Cēsīs, tāpat kā citās Vidzemes pilsētās, ir ne tikai Rīgas, bet arī Gaujas iela. Tā kā Gaujas iela sabūve lielākoties veidojusies 20. gadsimtā, cēsnieki mums piedāvāja braucienu 20. gadsimta 80. gados būvētā busiņā, ko Cēsīs mīļi dēvē par pīli. Labrīt! Labrīt! Здравствуйте, товарищи! Lūdzu, iekāpiet! Paldies! Godājamie pasažieri, mēs sākam nelielu izbraucienu pa mūsu senatnīgo Cēsu pilsētu. Šajā vietā pilsētas galvenā iela Rīgas iela sadalās vairākos virzienos. Tātad Rīgas iela uz Rīgu, Vaļņu iela uz centru, bet pilsētas garākā iela, 3 km garumā Gaujas iela, arī sākās šeit aiz bijušajiem Rīgas vārtiem. Mēs atrodamies pie kādreiz ļoti nozīmīgajām Cēsu pirtīm. Mēs atrodamies pie doktora Akermaņa mājas, kur 50 gadus atradās represīva iestāde Cēsu kara komisariāts. Un šeit pa labi ir šīs kaļķakmenes būves, un tajās pašlaik atrodas mūsu vietējā laikraksta Druva redakcija ar saviem darbiniekiem, visnotaļ zinošiem cilvēkiem, kur piedalās visos pilsētas dzīves procesos. Mēs esam īrnieki, mēs jau esam 11 gadus šeit īrnieki, ļoti labi jūtamies, un ja gribam savus apmeklētājus mazliet šokēt, tad es saku, ka mana darba vieta ir vīriešu daļā, pirts vīriešu daļā. Es zinu par šo te idejas autoru vairāk vai mazāk, ka tas bija Mārcis Berholts, ļoti enerģisks cilvēks. Diemžēl viņš diezgan agri aizgāja aizsaulē, bet viņam bija šī ideja par pirtīm. Viņš bija izpētījis, kā tagad moderni teikt, biznesa projektu, bija sastādījis aprēķinu, un faktiski viņš bija rentabls. Viņa tika nopirkta atsevišķs īpašums no Mieriņa, un tas bija apmēram ap 1880. 80. gadiem, 90. gadiem tika pirmā kārta, tā saucamā pirts kārta atvērta tur, un pēc tam tapa šī jaunā māja. Pirtis savu eksistenci šī kompleksā beidz 60. gadu beigās, kad tika uzbūvēts jaunās pirtis Pļavas ielā. Tad pēršanās te vairs nenotiek, ja mēs nerunājam tikai par morālo. Morālā pēršanās notiek nepārtraukti. 7 vai 8 novadu ietvaros šeit šī te... Jā, laikraksts 8 novadiem Vidzemē. Mēs priecātos, ja cilvēki saglabātu lasīšanas paradumu, uzzināt par to, kas ir blakus, kas notiek tepat Cēsīs, kas notiek tepat ap Cēsīm, kas notiek Vecpiebalgā, Jaunpiebalgā. Par to jau mēs arī rakstam. Šai ēkai kā pirmajai ir pie 150 gadu, un esošās metāla konstrukcijas bija bojātas jau rūsas un mehāniskās iedarbības dēļ, un mēs bijām spiesti mainīt vairāk šīs te nesošās metāla konstrukcijas, līdz to arī apgūt veco prasmi arku izbūvē. Es no savas puses varu teikt, ka tas nav nekas ļoti sarežģīts. Tas ir ģimenes bizness? Nē, tā ir aizraušanās. Tā vienkārši man patīk šis komplekss kopumā, un katrā ziņā es viņu mēģinu saglabāt un atjaunot tādu, kāds viņš ir bijis 100 gadus atpakaļ un vairāk. Varbūt lielpilsētā Rīgā, Liepājā, Ventspilī tas ir kaut kāda veida bizness, jā, bet mazpilsētās tā ir investīcija. Labvakar, piedodiet, ielaužamies. Virtuvi, jā. Šeit redzam fotogrāfiju pēdējās īpašnieces Sernas Berholts Marijas jaunības dienu bilde. Šī viesistabā bildēta, tā kā katrā ziņā vairāk vai mazāk arī šīs te mēbeles, apkurs mezgli ir viss, kas ir bijuši viņa laika. Apkurs mezgli, protams, ir nedaudz pārbūvēts. Krāsnes viss ir izjaukt, restaurēti, šie podiņi ir pa jaunu apstrādāti, notīrīti. Pēc tam ir no Jelgavas mākslinieki apgleznoti vai no Mākslas akadēmijas, es neatceros, vai ir saimniecei jāprasa, viņi zina labāk. Durvis ir tā kā māja būvēta un durvis ir ieliktas tādas, viņas arī šeit ir. Tur, protams, sieva ar savu māksliniecisko ideju, tur varbūt šīs te vitrāžas, tur agrāk bija viņas savādāka stila. Tāpat tām durvīm redzamas, viņas ir tagad modernākas un jaunākas, bet idejas, ka vitrāžas šeit bija un viņas arī ir ieliktas atpakaļ. Geogrāfiski, ja grib apzīmēt šo te vietu, tad noteikti saka vecās pirtis, un tad ir absolūti skaidrs, ka tas ir Gaujas ielas sākums. Priekšā mēs redzam pirmo
pamatskolu. Ļoti nozīmīga skola, kādreiz tautā saukta Bišera skola. Tā ir skola ar muzikālu ievirzi. Šeit ir bērni, kuri mācās mūzikas pamatzināšanas. Kreisajā pusē ir milzīgs bijušais dārzniecības komplekss, kur savā laikā tika audzēti dārzeņi visai Cēsu pilsētai, respektīvi tā ir viena no bijušajām Cēsu dārzniecībām. Labajā pusē ir silikāta ķieģeļa māja, kur ir pārtupusi skaistos, krāsainos būrīšos. Re, kur arī Millijas kundze. Millijas kundze bija atnākusi pie mums uz tikšanos Rožu laukumā, bet toreiz milzīga lija lietus, un tad viņa aicināja mūs ciemos. Sveicināti! Es jau domāju, ka tā tāda maza mājiņa. Nē, liela māja. Nodota 1961. gada decembrī, un uz jauno gadu mēs jau ietikām mājā jaunajā. Un kāda tad te ir tā dzīvošana? Paldies, laba, jauka. Un kurā gadā tad īsti šo māju atzina par skaistāko Cēsīs? Atzina pirms 4 gadiem. Mēs esam pienākuši pie viena saglabājušās Cēsu attāluma rādītāja, verstu staba. Tas ir vēsturisks betona stabs, kāda visavā laikā bijusi pilsētas pievedceļiem. No šīs vietas līdz Cēsu pilsētas centram, līdz Vienības laukumam, ir viena versts. Es aicinu iet bijušajā Garos mājā, paskatīt, kāda bija senā māja Gaujas ielā 32. Nu, tas taču ir interesanti. Protams. Var iekļaut ekskursiju? Protams. Mums ir tik daudz žiguļu, te visapkārt kā pa brīnumu, sen nebija redzējis. Labdien! Jā, ienākiet. Šī ir pirmā Garos māja, 38. numurs, un tālāk tā pelēcīgā ir 32. numurs, kas atradās pie trotuāra. Paldies jums! Paldies! Jā, paldies un piedošanu. Patraucēju. Visu labu! Visu labu! Mēs atrodamies Gaujas un Zaķu ielas krustojumā. Padomju laikā šī iela saucās Imanta Sudmaļa iela. Un šeit atradās piemineklis Padomju Savienības varonim Imantam Sudmalim. Tagad ir palicis skaists skvēriņš. Mēs raugamies Gaujas virzienā, bet kreisajā pusē redzam kādreizējo Cēsu cietumu. Pirms tam tur ir bijušas karavīru sapieru kazarmas. Tagad šajās celtnēs atrodas jauniešu pāraudzināšanas iestāde, kā mēs tautā saucam kolonija. Sadalīt bandās, pasirot par republiku, varbūt vēl tālāk, visur panika bailes, milicīši ar savām pistolītēm pašaudalē, un laižas krūmos, maniem ekšiem pašiem pietiks šaujamo. Mēs ķersimies pie bankām, juvelieru veikaliem, zelts un dimanti. Un kad visa kā mums būs diezgan, mēs laidīsimies pāri robežām, kur valdā seks un anarhija. Cēsu kolonija atrodas ainaviski skaistā vietā Vintera gravas stāvajā krastā. Gravai vārdu devusi Vintera muižiņa, bet dabas pētniekiem labi zināma Vintera āla. Pirms 20 gadiem tā bija pati dziļākā baltā smilšakmens āla Latvijā, 67 metri. Un tā ir iezīmīga arī ar to, ka to apmeklēja ne tikai mīlas pārīši, ekskursanti, bet arī Cēsu saimnieces. Jo šīs baltās ļoti smalkās smiltis viņām lieliski noderēja mājasaimniecībā, sudraba trauku un citu trauku spodrināšanai. Šeit pavisam netālu atrodas Cēsu Alfreda Kalniņa mūzikas vidusskola un Bērzaina ar savu slaveno skolotāju institūtu. Mēs tagad esam ieradušies Murlejas sākumā, kur sākās kritums uz Gauju pie turku kapiem. Šie kapi ir veidoti 19. gadsimta beigās, tas ir pēc 1877. 78. gada Krievu-turku kara. Tad Cēsīs un Cēsu apkārtnē nomitināja vairāk
simtus turku kara gūstekņus, turkus. Tomēr tas klimats mazliet atšķīrās no tā, kāds viņu dzimtenē Turcijā bija. Un 1878. gada sākumā vairāki turki saslima ar tīfu, un pēc tam arī mira. Šajā teritorijā ir 26 abedījumi. Vācu kapos ir apglabāts ārsts Vībeks, kas ārstē šos ar tīfu slimos turkus un pats saslima. Bet šis komplekss izveidots ir 1937. gadā, jo tolaik apritēja 60 gadi, kopš Cēsīs ir ieradušies šie turku karavīri, un bija ļoti tāds enerģisks Cēsu kurortu komitejas priekšnieks, arhitekts, viņš arī brīvības cīņu dalībnieks Kārlis Dzirkalis. Šī memoriāla autors ir Kārlis Dzirkalis. Un tad 1937. gadā tika šie kapi iesvētīti, ieradās arī Turcijas pārstāvi. Mēs esam atbraukuši vietā, kur Gaujas iela krustojas ar Cepļa ielu. Šeit lejā ļoti stāvais ceļš ved uz kādreizējo ķieģeļcepli. Bet šeit mums tojās viens no mūsu ekspedīcijas dalībniekiem. Jānis Krastiņu kungs. Labdien! Lūdzu, kāpiet iekšā. Tāpat kā Rīgā Jūrmala, tāpatās arī Cēsīs Gaujmalā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā cilvēki sāka celt vasarnīcas, jo vispār turīgiem cilvēkiem bija tas tāds kā prestiža lieta. Tie īpašnieki bija toreiz vācu, poļu muižnieki, uzņēmēji, tirgotāji, arī kādi augstāki ierēdņi, Villa Mīra, Villa Karola, Villa Henriete, Villa Olgino, Villa Dagmar, Villa Elizabete. Vasarnīcas parādījās kā sēnes pēc lietus. 20. gadsimta sākumā no Raiskuma pagasta Cēsīs ienāca amatnieks Jānis Puriņš ar ģimeni, jo viņam te piedāvāta mežsarga vieta. Vērojot rosību kaimiņu villās, Puriņam radies savs biznesa plāns. No sākuma viņš uzbūvēja divas tādas droškas, ar kurām viņa dēli, Jānis un Osvalds, vasarā vizināja ekskursijās vasarniekus. Un tad kaut kādā mirklī tas vectēvs Jānis Puriņš bija izlēmis, ka viņš te iepirks Gaujaskalnā zeme lēta, iepirks divus zemes gabalus, vienu uz sievas vārda, vienu uz sava vārda. Tad atklājās, ka tām apkārtējām pansijām un vasarnīcām ir trūcīga ar ūdeni, bet te izrādās ir strauti un avoti un pazemes ūdeņi kavai, un tāpēc tur uz lejas pusi tajā, kas skaitījās uz Kristīnas Puriņas vārdu, pirmais uzcēla tādu mazu mājiņu, ko sauc par ūdeņu māju, kur bija pirtis un vannas un visu apkārtējo vasarnīcu un pansiju smalkie kungi nāca vannoties, kas bija tā kā viņu arī akal peļņas avots. Un tad rosīgais Jānis Puriņš izdomāja, ka necels visu te mazu mājiņu, kur pavadīt vecumdienas, bet cels kārtīgu pansiju. 2 stāvos ar 4 lielām verandām un 12 istabām. Bija mācītājs Maldonis, kas 1913. gadā iesvētīja šo māju, un no tās mums vēl ir saglabājusies šāda mājas plāksne, un kas liecina, ka pēc gada mēs varēsim svinēt namam 100. dzimšanas dienu, kā nu ar tiem celšanas datumiem tur, bet iesvētību datums ir skaidrs – 21. septembris 1913. gadā. Savirknējot zilbes un burtus no savu bērnu Zelmas, Osvalda un Jāņa vārdiem, Puriņš pansiju nosaucis par Zeloviju, un katram bērnam iestādīs koku Gaujaskalnā. Padomju vara abus īpašumus nacionalizēja, iemitināja tur 11 īrniekus, bet Kristīnai Puriņai atstāja mazu istabiņu.
Puriņu mazdēla, Ceisīs godātā skolotāja Jāņa Pērsiņa ģimene, Zelovijā atgriezās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas un ieraudzīja postažu. Lai arī māja ir pamatīga, bet viņa tomēr ir uzcelta uz māla kalnu. Te visur apkārt ir kārtīgs māls, un līdz ar to tā māja, kā saka, staigā. Nu, un tad mēs stiprinājām pamatus no iekšas un ārpuses, veidojām tādu savilkumu. Un tagad ir daudz maz stingrs nams, kuru cenšamies uzturēt un kopt. Cerams, ka savā ziņā mēs to vēsturi arī rakstīsim uz priekšu. Gaujas iela pati par sevi savā laikā 50. un 60. gados bija Cēsu promenāde, jo cēsniekiem tā bija viena no pašām galvenajām izklaidēm pavasaros, palos, kad Gaujā gāja ledus, milzīgie ledus kalni, šeit spraucās cauri tiltu spraišļiem. Tad te bija tāds varens skats un ģimenes šeit devās pastaigā līdz Raiskuma krogam. 1903. gadā pie bijušās pārceltuves, Raiskuma pārceltuves, tika uzbūvēts tilts, ļoti skaists tilts, 2 laidumu ažūrām metāla arkām. 1944. gadā Vācu armijai atkāpjoties šis tilts tika uzspridzināts, un pēc tam tika uzbūvēts koku tilts, kas pastāvēja līdz 1962. gadam jūlija vidum. Bija piebraucis no Straupes puses autobuss ar pasažieriem, bet šoferim bija likusies aizdomīga šī tilta konstrukcija, un viņš bija apstājies un palūdzis pasažierus izkāpt. Pasažieri izkāpuši, pārgājuši pāri. Šoferis savu laza autobusu bija atstūmis krietni atpakaļ, ieskrējies un pārbraucis pāri tiltam. Pēc tam gan tilts bija iegāzies upē. Arī man ir bijis izdevība lekt no šī iegāzušās tilta Gaujas dzelmē, peldēties, un tā mums bija jauniem cilvēkiem liela atrakcija. Gaujas pārcēlāja namiņā jaunībā dzīvojis izcilais basketbolists Jānis Krūmiņš. Māja kā par brīnumu izturējusi visus lielos plūdus, kad ūdens sniedzies līdz Raiskuma ceļam, bet ceļu nostiprināšanai vesti smilšu maisi un zari. Šogad ceisnieki veda puķis Gaujas tilta rotāšanai. Ideja bija tāda, ka pasākumu veidojam tā kā uz pilsētas svētkiem, Gaujas stāsti. Un varēja nākt, ja kurš ceisnieks atnes savu puķu stādiņu, un tad mēs tur sastādījām puķu kastēs. Nu, te ir bildīte no 1920. gada, kur ir skats uz tiltu. Un šīs bildītes divas ir no 56. gada. Nu, tur ir mana mamma, tante un onkoli. Man šī vieta saistās ar 1939. gadā izdoto, uzrakstīto Elvīras Kociņas romānu Dārzniece. Un, lasot grāmatu, es saprotu, ka tas ir tieši par šo vietu. Māja arī ir celta tajā laikā tuberkulozes slimnīcai, kā nepieciešama tādā palīgdarbībā māja, kurā bija veļas mazgātava, veļas noliktava, un otrajā stāvā bija kopgalds, kā to toreiz sauca. Un bija pāris istabiņas darbiniekiem. Mana mamma un tētis atnāca dzīvot šeit 51. gadā, un tas bija pilnīgi nejauši. Garām braucot ar savu motociklu, viņi redzēja šo vietu, šo māju, un nodomāja, cik jauki būtu šeit dzīvot. Un nepagāja ne gads, kad viņi atnāca strādāt uz sanatorijā, bet viņiem piešķīra istabiņu šajā mājās. 2000. gadā apmēram kaut kur, tad, kad jau sanatorija jau bija darbību beigusi, un tad mēs sapratām, ka žēl, ka tā māja iet zudībā, un par cik arī vēl man mamma te dzīvoja, un mēs paši, un domājam, ir jāsaņemās un jādara kaut kas. Māja ir pilsētā, bet sajūtas ir tā kā laukos. Blakus Gauja ļoti skaisti skati, ar ievziediem un lakstiegalu pogošanām. Radio draugi vienmēr saka, nu jums tagad ir skaistākā vieta Cēsīs. Nu klusībā jau es tā vienmēr esmu arī sapratusi, bet nu ja vēl to tā skaļi man pasaka, tad es arī tagad nebaidos jums to teikt. Dacei kaimiņos atrodas villa Herman, bet padomju gados lielākā daļa grezno pansiju piederēja Cēsu tuberkulozes sanatorijai, un visiem 7 korpusiem bija viena adrese – Gaujas ielā 88. Villa Baltika ir viena no skaistākajām vasarnīcām, pie kuras mēs pašreiz atrodamies. Viņa ir koka,
arhitektūras jugendstila pērle. Šeit 1918. gadā profesors Jankovskis, kas bija vadošais kara ķirurgs, parakstīja rīkojumu pārcelt uz šejieni hospitāli. Īpašnieki, acīm redzot, kara laikā bija vai nu evakuējušies, vai devušies bēgļu gaitās. 18. gads, aprīlis, ir uzskatāms par Sarkanā krusta sanatorijas sākumu. Pateicoties tam, ka šeit priežu meži, ļoti veselīgs tāds gaiss, šeit brauc ārstēties plaušu slimnieki. Pēc Otrā pasaules kara šī sanatorija tika oficiāli nodēvēta par cēsu tuberkulozes sanatoriju. Šeit Miervaldis Bērziņš, tas ir rakstnieka Birzas īstais vārds, viņš šeit nostrādāja līdz pat 1966. gadam par ārstu. Miervaldis Birze ir scenārija autors Rīgas kinostudijas mākslas filmai Diena bez vakara, kas daļēji filmēts sanatorijā. Bet savu privātmāju Birzes rakstnieks uzcēlais Gaujas tilta netālu no Raiskuma kroga. Toreiz tur bija lauki, bet tagad ir Cēsu pilsētas robeža. Šķiet neticams gandrīz, ka mēs tikko esam atguvuši latvisko pašapziņu, latvisko apziņu, un ka taisni šķiet, ka jaunatnē, kas parasti iet patriotu tēvijas sargu pirmajās rindās, kad šoreiz latviešiem kaut kā diezgan bieži nelaimējās. Ka jaunatne pēc manām domām ir jaunatnē vairāk latviskums, viņai vairāk, runājot baznīcas terminiem, vairāk ir mēls nekā sirdsticība. Villa Henriete piederēja polietei Henrietei Livskai. Tā vasarnīca bija, protams, ar vaļējām, verandām, aizskariem. Tur ir bijusi ne tikai elektrība, ne tikai telefona sakari, bet pat bijis lifts. Tas ir pirms Pirmā pasaules kara. Verandas ir slēgtas, pārbūvētas vienkārši par parastām dzīvojamām mājām. Pārsimt metru tālāk atrodas vēl kāda villa, Olgino, kur no terases paveras tāds skats uz Murleju, ka atliek vien citēt filmu Motociklu vasara. Zoltners. Kurienes tas nosaukums ir, es nezinu, kā viņš radies. Bet viena no īpašnieciem ir Olga. Ļoti iespējams, ka tā. Visi ir Rucki, un viena no viņiem ir Olga Rucka. 31. vai 2. gadā vecais tēvs nopirka šo māju. Nopirka šo māju visu zemi ar visām dzimtas broka tiesībām, jo tā ir muižas māja. Manai mammai šī vieta bija ļoti mīļa. Šeit padomu laikā bija sanatorijas klubs. Šeit bija biblioteka, kinozāle, skatuve, lielā pirmā stāva zālē. Augšā bija ārstnieciskās fizkultūras kabinets. Un pa būciņiem, pa kaktiem dzīvoja personāls. Tad, kad es viņu pārņēmu, pirmo reizi atnācu, te vēl tomēr logi durvis bija, bet to gadu, kamēr es tā domāju, braukt, nebraukt, to māju izdomāju vienkārši pamatīgi. Lēnām es pats visu izdomāju, izprojektēju, un tad katru gadu kaut ko piebūvējot, es esmu tik tālu ticis. Vismokākais kāds uz Gauju tieši no šejienes. Šeit es jūtos no visa nost. Tas ir kaut kur tur, un es esmu pats par sevi un pāri visam. Gaujas ielas galā pie Raiskuma kroga ieraugam intriģējošu norādi uz izstādi, un pēdējā brīdī pagūstam aplūkot mākslinieka Jāņa Dukāta personāla izstādi Mešs, mežā pie sarkanajām klintīm un Svētavota. Patiesi, laimīgs tas, kas gleznas vērojas visa gada garumā dažādos gada laikos, jo laika apstākļu un noskaņu režisētais piedzīvojums nudien ir kas jauns un neparasts.
atvasaras gājiens Cēsu ielu garumā noslēdz šeit pie Gaujas. Lai cēsnieki savu pilsētu vērtē paši, bet mums tā patika ļoti. Tāpēc noteikti atbrauksim vēl kādu reizi.